vakar Ogres stacijā. Nu, tur ir tāds Māra Oltes restorāns. Kamēr mēs gaidījām ēdienu, es pamanīju grāmatu plauktos vienu biezu sarkanu grāmatu. Lasu, kas tur rakstīts. Virtuves vārdene. Janīna Kursīte. Nebiju par tādu vispār pat dzirdējusi. Izrādās, tā ir izdota 12. gadā. Nu, īstenībā izšķirstīju ar lielu interesi. Vispirms bija ievads, un tad ir alfabētiski viss kaut kas. Laika un modes nospiedumi virtuvē, tas vēl pieder pie ievada. Tad aiziet alfabēts. Agrosti, pērkšķogas, es tad nemaz nezināju. Aita, nu kurš aitu nezina? Augļi, tos arī zina. Kas ir atviesoties? Atvadīties, pateikt ar dievas. Atrada arī kaut ko latgaliskāku, tuvāku man. Ižbāns. Liela krūze, parasti alum vai pienam. Nu, es atceros, kā arī mamma teica, nu, tur Ižbonā kaut kas īļīts. Toties man kā latgalietē pārsteigums bija študzene. Es jau domāju, rekā, vēl viens veids, kā pateikt. Ne. Tas nav nekāds latgaliešu studziņš, kas ir augstā gaļa. Študzene, miltu biezā putra. Un rekurs skat virs, kurām nezināmā vinigreta, vimbaļi, Dievas dārza saknes. Latgalieši šito gan nezinu, pirmoreiz dzirdēju. Nu, un kas te mums te pusdienām seko? Pusķeska, pusnātnene, puspods, pusrīts, pusstops, pusvakars. Kas ir pusvakars? Laiks starp pusdienām un vakaru. 970 lapusēs ir ko pētīt un pētīt. Nu jā, tad ir galvenais, lai nepiemetas tas pēdējais. Žvingulis. Es teicu, pamanīju sarkanu grāmatu. Nu, vāks nav sarkans, bet tas, ko es redzēju, bija bieza sarkana muguriņa. Es pati šo grāmatu šodien paņēmu bibliotēkā. Un arī nedomājiet, ka visur viņu var dabūt uz mājām. Man paveicās Juglas filiālē. Citur viņa ir lasītavās. Lasītavā es laikam gan būtu pa slinku sēdēt un skatīties. Bet ir interesanti, varbūt, ka